Mans vectēvs bija ļoti prātīgs. Cits šo jaunus godas vārkus un bija ar savu spēku plātīgs, bet vectēvs uztaisīja zārku. Es negribu, ka citiem raizes, ja gadās nomirt man ar joni. Nu atliks jums līdz kapiem aiznest un uzlikt virsū kādu kroni. Zārks, protams, tukšā nestāvēja, pats vectēvs bijīgi un rāmī. Tur lika iekšā zāļu tējas un reizēm kādu medus rāmī. Būs laba smarža mūža mājai, kad 12. stunda sitīs. Viņš teica, pieceļoties kājās un izņēma no bārda zvitī. Uz bēniņiem viņš bieži gāja, kaut bērni teica, ko tu maisies, bet kaktā zārks to brīdināja. Daudz laika nav vairs, vecais, taisies! Un vectēvs vaigas sviedros rāvās un nešķīrās no savas mītes. Ar beidz miegu pa naktīm kāvās, no rīta atkal biju strīpās. Viņš nedomāja kaut kur posties, bet aizmūrējās kādā rītā. Es skaļi saucu, vectēv, mosties! Vectēv, mosties! Viņš nepamodās vairs aiz spīd.